Slavu Jēzum to žēlstību. Šodien lasīt atkal divu vārdu. Es nesaprotu, mēs varam nolasīt otro psalmu. Manuprāt, viņš ir ļoti aktuāls. Tas ir laiks, kurā mēs dzīvojam. Ja tas ir, protams, visos laikos tā ir bijis, bet šodien mēs to redzam ļoti uzskatām. Nolasīsim. Kāpēc pagāni trako un ļauns domā uz nelietību? Ķēniņi virs zemes sacējas un valdnieki sadomājās kopā pret to kungu un pret viņu svaidīto. Sarausim viņu saites un atmetīsim viņu virves, bet kas debesīs valda smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Tad viņš runās uz tiem savās dusmās un ar savu bardzību viņš tos iztrūcinās. Bet es savu ķēniņu esmu svaidījis pār Ciānu, savu svēto kalnu. Es sludināšu likumu, tas kungs uz mani sacīs, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par mantību un pasaules galvas par īpašumu. Tu tos satrieks ar dzeles rīksti, kā podnieka trauku, tu tos sadauzīsi. Nu tad jūs, ķēniņi, paliekat prātīgi, liekaties pamācīties, jūs soģi virs zemes. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un priecājieties ar drebēšanu, skūpstāt to dēlu, lai viņš nedusmo, un jūs bojā neiet uz ceļa, jo drīz viņa dusmas iedegsies, bet svētīgi visi, kas pie viņa veras. Slavu Jēzum. No tā, šeit ir ļoti tāds kārtīgs vārds, laikmetīgs vārds. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā zemes kungi sacēļās pret Kristu. Un sacēļās pret Kristu atklāti. Ja viduslaikos bija sacelšanās pret Kristu, un viss teica Kristus, bet darīja kaut ko pilnīgi citu, ja? Tad tagad viss saka, nostāt Kristu. Nu, tā kā ar visiem saviem spēkiem un sacēļās pret visiem Dieva likumiem un vēlmu pielūgšanu mēģina legalizēt kā legālu lietu, ja? Bet kas debesīs valda smejas, tas kungs tos tur par nieku, un šeit tiek pasludināts Kristus atnākšana, kā likums, ja, kā pavēle. Tas kungs manim sacīs, tu esi mans dēls, šodien es tevi zemdinājis. Tā ir Kristus valdīšana pār visām tautām, neskatoties uz to, ko viņas dara, tas neko neizmaina no tā, ja. Viņi var tikai šie te ļaudis, kas sacēļās, tikai pazemoties tā kunga priekšā. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu, priecājieties ar drebēšanu. Skūpstat dēls nozīmē pielūdziet, skūpstīt nozīmē pielūgt. Ja? Lai viņš nedusmo, un jūs bojā neiet uz ceļu, jo drīz viņa dusmas iedegsies, bet svētīgi viss, kas pie viņa tveras. Lūk, Dieva dēls un valdnieks Kristus nāca virs zemes un bija virs zemes pazemīgs, lēnprātīgs, kā jērs, un tagad viņš nāks kā lauva valdīt par visu, ja? Un tas būs drīz, viņš jau tagad valda par visu. Viņš ir valdnieks. Un tas, kas tad šos cilvēkus, šos ķēniņus pavadina uz sacelšanos, ir vēlns, kura mēķis, jebkura raksturs ir lepnums, augstprātība, naids un tādas lietas, ja? Tad sacelšanās, lepnums, tās ir viņa īpašības un šie varanieki, kuri dzīvo labi un tik bieži saistīti ar vēlnu lietām, viņi pārņem šo raksturu. Bet Dievs mūs aicina uz citu pilnīgi raksturu, uz citām lietām, uz citu virzienu. Un mēs par to runājam, es gribēju nolasīt vēl vienu lietu par šiem pēdējiem laikiem, runājot no Mateja evaņģēlijiem. Laiki, kuros mēs ejam, ja tā bija viens tas izskats. Tas izskats ir no Mateja evaņģēlija. Desmitās nodaļas. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku starpā, tāpēc esat gudri kā čūskas un bez vilkus kā baloži. Bet sargājieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šaustīs savās baznīcās.
un jūs tapsiet vesti manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā, viņiem un tiem pagāniem par liecību. Kad tie no jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsiet, jo tad pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas runātājs iekš jums. Bet tur brālis brāli nodos pie nāves, un tēvs dēlu, un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Un jūs būsiet ieņīdēti no visiem manu vārdu dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Bet, kad tie jūs vajās šī pilsētā, tad bēgat uz citu. Patiesi, es jums saku, jūs nebūsiet vēl izstaigājuši Izraēla pilsētas, tiekams tas cilvēka dēls nāks. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nec kalps pār savu kungu. Tas ir māceklim gan kad tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Kad tie to namu kungu saukuši par Belcebulu, tad jau vairāk viņa saimi. Tāpēc nebīstaties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāks gaismā, nec slepens, kas netaps zināms. Ko es jums saku tumsībā, to runājat gaismā, un kas jums klusiņām sacīts ausī, to sludiniet uz jumtiem. Un nebīstaties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstaties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Jā, tātad Dieva bijība, kā mēs lasījām Timoteja vēstulē, pirmās Latviešu pētā nodaļā, Dieva bijība ir visaugstākā, viena no augstākām vērtībām. Mēs varam šeit iemantot, kam ir alga, ne tikai šajā, bet arī nākošajā dzīvē, uz kur mēs ejam, kas ir mērķis, kāpēc Kristus mums ir glābs. Lūk, mūžīgai dzīvībai. Šeit ir runa arī tiem laikiem, visiem laikiem, arī pirmajos gadsimtos tieši tas pats bija, un tūlītās tiešiem mācekļiem šis bija vajadzīgs Pēterim, Pāvilam, Jākabam un visiem pārējiem, Jānim, zināt šo, ko Jēzus viņam teica, un arī mums, jo vairāk vēl mums, kas mums ir priekšā, tām lietām, kuras mēs ļoti iespējams piedzīvosim, vismaz tā politiskais izskats rāda, vai tas tā notiks, to teiks tas kungs. Jo viņam ir vārds, kas notiks, viņš zina, kas notiks. Bet lūk, šeit ir viena lieta ļoti būtiska, par ko mums ir jāsaprot. Jā, tad jūs tipsiet vesti manas dēļ valdnieku ķēniņu priekšā viņiem un tiem pagāniem par liecību. Tad to ar tām grūtībām, kuras varētu būt mums ir vajāšanām, vai cilvēkiem, kas ir, jeb arī cilvēkiem mūs nievājot, ja? Dieva bērns nievājot. Tad tas viss ir liecības dēļ, tas ir Jēzus Kristus dēļ. Ja mēs viņam sekojam, tas ir viņa dēļ, nevis mūsu dēļ, cerams, ka nav mūsu dēļ. Ne? Un tas ir pagāniem par liecību. Tas ir viņiem svarīgi, vienalga, ko viņi pēc tam dara. Ja? Svarīgi Dievam, ka mēs to liecību nododam priekš šiem cilvēkiem. Ja? Tad jūs nodos, tad nebēdājieties, ko un kā jūs runāsiet, jo tam īpašās stundā jums taps dots, kas jums jārunā, jo jūs neesat tie runātāji, bet jūs tēva gars ir tas runātājs iekš jums. Tad šeit ir svētais gars un sadraudzība ar svēto garu. Tā ir ļoti būtiska lieta šeit, kurā mēs varam, ja mēs paļaujoties, ja ticot uz to kungu, varam darīt viņa darbus un runāt viņa vārdus tajās atbildīgajās situācijās. Viņš mums dod uzdevumu liecināt, viņš mums dod spēku un arī vārdus, ko un kā liecināt, jeb ko un kā izdarīt tajā pašā laikā. Tas būtu cita situācija. Ja runa par kaut kā darīšanu, jeb paveikšanu uzdevumu. Tas kungs dod mums uzdevumu un spēju to izdarīt. Spēku. Tas nav kopā tad, kad mēs uz viņu paļaujamies. Un šeit ir tā lieta, kas ka mēs iemācamies to, kā tas notiek, ja? Kā šī sadarbība ar svēto garu notiek. Ja? Mums nav nekas jāizdomā, mums nav jāburās pirms tam tur, lai Dieva gars kaut kāds mūs lietot un
ka tas tikai tā notiek, vai kaut kā mums tad daudz māca. Un esam arī kādu paši darījuši to. Un, ja vēl kaut kādā savādākā veidā, kā tas ir, kad Dieva gars to dara? Kāds no mums var atcerēties un piedzīvo no tiem gadījumiem, kad pat droši zināt, tas bija Dievs, kas caur mums rīkojās, ja runāja. Ja? Cik tas bija vienkārši. Cik tas notika, mēs gribētu teikt dabiski, bet tas bija pārdabiski, bet tomēr mēs nemanījām neko ļoti īpašo tur. Ja? Īpašais ir tas, ka Dieva gars to darīja, ka Dievs to darīja, respektīvi, un savu garu Deva mums to dāvā un to izdarīt. Un mēs to katrs varam piedzīvot, mēs esam piedzīvojuši kaut kādā mērā, kad mēs esam Dieva bērni, un kādu vairāk kāds esam piedzīvojuši. Mums tas ir tā kā jānovērtē, jāatcerās, un es negribētu teikt tā jāpraktizē, bet šī sadarbība ar Svēto garu jātur lielā cieņā tādā, un uzmanībā. Un tas ir tas, kas notiek, kad mēs viņam uzticamies, paļaujamies un darām viņa uzdevumu. Ja? Kā viņš mūs lieto, kad mēs nebaidamies. Šeit ir Jēzus mums brīdina nebaidīties. Tātad, tas ir, ka bailes ir tas, ko izraisa bailes. Paralizē šo notikumu, jeb samazina šī notikuma iespējamību, jeb notikšanu vispār. Tāpēc, ja es saku nebaidīties, viņš varētu teikt, vienalga, vai tu baidies vai nebaidies, tic vai netic, viss būs labi. Tad jau nav ko runāt vispār par to, jo viss tāpatās notiks. Ja? Kāpēc mums būtu jārunā? Ja tu gribi elpot, ievelc gaisu. Tas tev tu māca? Nē, tu vienkārši elpo, tas notiek. Tu dzīvo un elpo, ja? Ievelc un vispār gaisu. Par to nav ko runāt. Kas notiek tāpatās, ja? Bet ir kaut kāds noteikums, un šeit ir nebēdājieties, nebaidieties. Ja? Ko jūs darīsiet? Jo Dievs nāks mums palīgā. Un šeit ir vēl viens noteikums pie šīs visas lietas, 22. pants, un jūs būsiet ienīdēti, jums ir mani vārdi, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Tad pastāvēšana līdz galam. Pastāvēšana ticībā, pastāvēšana nebaidoties, pastāvēšana citā vietā mīlestībā, jeb cieņā pret apkārtējiem cilvēkiem. Ja? Mīlestība daudzos, kad nebūsiet palikuši šeit, vai tas nav? Jā. Jā, lūk. Ir viena tāda lieta, kas ir saistīta ar šo sadarbību ar Dievu, jeb sadarbību ar Dievu garu, jeb ļaušana, jeb ticēšana tam, ka Dievs ar mums var rīkoties. Un kad viņš, kas ir tas, kas notiek savādāk. Es minēju, jau viena no tām lietām ir lepnums, bailes, augstprātība. Tas ir tās vēlna īpašības, kas aizdara cilvēku otrā pusē. Ja? Ja, teiksim, mēs šajā situācijā ieejot, kad mums jānodod liecība, mēs esam augstprātīgi, lepni, mūsos nav cieņas vai mīlestības pret tiem cilvēkiem, kuriem mums ir jāliecina, tiem, kas mums vajā. Ja? Bet mēs esam naida pilni, tad no mums nāks ārā kaut kas cits mazliet, cits gars, ja, un cits noskaņojums. Ja? Bet ja mēs būsim tādi, kādi bija Jēzus, tas ar mums darbosies, un mēs būsim sadarbībā ar Dievu garu. Ja, un šī ir tā viena lieta, kurā mums ir jāpastāv šajā te ticībā, mierā, mīlestībā, paļāvībā un ticībā. Ja? Ticībā, piemēram. Es kaut kā neatceru to, ko es biju domājis, bet jā. Un šeit arī mazliet tālāk, tad mēs lasījām uz priekšu. Ir rakstīts, nedomājiet, ka jūs no tā izspruksiet. Ja? Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nec kalps par savu kungu. Tas māceklim gan ir, ka viņš to savs mācītājs un kalps kungs, bet ja nama kungs saukuši par Belcebulu, tātad, ja Dievu bērnu kungu sauc par Belcebulu,
tad viņu bērnus sakotājs arī sauks tāpat. Ja? Tad tieši pretēji balts par melnu, melnu par baltu. Ja? Tas ir tas, kas ir noticis cauri gadsimtiem, kur evaņģēliskie apstulskās mācības kristiešus sauc par ķeceriem, ja? Un par to viņus nogalina, ja? Tūkstošiem un miljoniem. Viņi nav uz mieru izmainīt to savu uzticību Kristumu pret cilvēku mācībām un demonu mācībām, ko mēs lasījām Timoteju. Un atkal, Jēzus saka, nebīstieties, jo nekas nav apslēpts. Ko es jums saku tumsībā, tu runājat gaismā. Ko es jums saku klusiņām ausī, tas sludināt žumtiem. Kas tad ir tas klusiņām ausī? Tas ir Dieva gars, kurš uzrunā mūsu dvēseli, par kur mēs varam liecināt par patiesību, liecināt par Dieva valstību. Ja? Atklāt nepatiesību, atklāt melus. Tas ir Dieva gars, Dieva vārds, kas mums uzrunā. Un atkal šim te Dieva vārdam un Dieva garam nav vietas lepnā sirdī. Tie, kas dzīvo šajā te, kas pieņem šīs te lepnuma lietas, ja? Aiz kurām sako bailes un vispārējais cilvēki aiz bailēm kļūst nikni tā kā sunīši. Ja? Jeb kā čūs, kas viņus kožot galvenokārt aiz bailēm. Viņš nemēģina apēst cilvēkiem kaut ko tam līdzīgi. Viņam ir bailes. Un suņiem arī lielākoties, ja viņi nav trenēti savādāk, ja? Viņi to dara aiz bailēm. Mums nav jābūt kā suņiem. Ja? Bet Dievs saka, jūs galvas mati ir visi skaitīti. Nebīstieties, jūs esat daudz labāk nekā zviedbuļi. Katru, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to es arī apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Šeit ir viena lieta, ko es gribēju šodien akcentēt, ir tas raksturs, kāds ir Jēzus raksturs, lai mēs varētu būt tajā Jēzus sekotāji arī šajā ziņā, ja? Lai mēs ne tikai viņu vārdus ņemt nopietni, bet lai arī mūsu raksturs, kā mēs reaģējam. Raksturs ir savā ziņā formula, ir forma, varbūt pa algebru runāt, tā ir formula, pēc kā kaut kas notiek, teiksim, tad A kvadrātā plus B kvadrātā ir C kvadrātā, tad C ir vienāds ar kaut kādu notikumu, ja? Nozīmē, ka ieliekot šo A vai B vai C vietā kaut kādu notikumu, rezultāts iznāks pēc šīs formulas. Varbūt tas izklāsās jocīgi, bet tas ir kaut kas līdzīgs ar cilvēku raksturu. Kāds ir mūsu raksturs? Notiekot kaut kādam notikumam, mēs reaģējam uz to notikumu šādā veidā. Ja, ja mums ir lepnība, augstprātība, nepacietība, tad mēs esam, kāds mums saka, tu neesi kristietis, tu esi Belcebuls, tu uzreiz viņam pa ģīmi iegāž ar kulakiem kaut ko. Nē, es esmu kristietis. Ja? Tā ir viena reakcija, varētu būt. Ja arī cilvēks ir pazemīgs, lēnprātīgs, tad viņš var to noklausīties, lūgt Dievu žēlastību, paļauties, ka Dievs viņam dos vārdus, ko atbildēt. Jā, tur atbildēt Jēzu arī sauc par Belcebulu, ja? Tā kā nav brīnums, kad pasauli mani sauc par Belcebulu, ja es esmu Jēzus sakotājs. Ja? Un dot liecību par Jēzu. Un divas reakcijas iznāk no viena tā paša notikuma. Tā kā, ja, mūsu raksturs daudz, ka nosaka mūsu veids, kā mēs reaģējam uz lietām. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi dažādi iznākumi iznāk ja? No mūsu dzīves, kā mēs reaģējam. Un ja mēs skatāmies uz Jēzu, tad Jēzus bija lēnprātīgs un pazemīgs. Ja? Sākumā gribētu nolasīt šajā sakrā Jesajas 42. Jesajas 42. Mēs esam ļoti maz novērtējami salīdzinoši Kristus draudzi šī Jēzus rakstura īpašības, jeb Jēzu, kāds viņš ir bijis, kāds viņš sagaida no mums un kā mums svētie raksti māca, kādiem mums būtu jābūt. Ja? Un kāds tam ir rezultāts. Un rezultāti ir ļoti būtiski. Vienā tajā pašā situācijā mēs varam pieņemt nepareizes lēmumus, ja mūsu raksturs ir nepacietīgs, lepns, augstprātīgs, jeb atviebīgs, jeb kā dažādās veidos. Ja? Jeb arī
lēnprātīgs un pazemīgs. Lasīsim varbūt 42 no 1. līdz 7. 8. Redzi, tas ir mans kalps, kam es palīdzu, manis izredzēts, pie kā man ir dvēsele labs prāts. Es savu garu esmu licis uz viņu, tautām iznes tiesu. Viņš nebrēks, nec pacels savu balsi, un viņa balsi nedzirdēs pa ielām. Ielūzušu niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojošu dakti viņš neizdzēsīs. Viņš tiesu nesīs ar patiesību. Viņš nenogurs un nesalūzīs, kamēr iecels tiesu virs zemes, un jūras salas cerēs uz viņa bauslību. Tā saka Dievs, tas kungs, kas debesis radījis un izplāta, kas zemi izklājas ar viņas augļiem, kas dvašu dod tiem ļaudiem, kas tur mīt, un garu tiem, kas virs tās staigā. Es, tas kungs, tevi esmu aicinājis iekš taisnības, un tevi satveru pie tavas rokas, un tevi pasargāju, un tevi ieceļu par derību ļaudīm, par gaišumu pagāniem. Atvērt akliem acis un saistītos izvest no cietuma, un no cietuma nama tos, kas sēž tumsībā. 8. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, un savu godu es citam nedošu, nec savu slavu elkiem. Slavu Jēzum. Šeit ir skaidri norādīts par to, ka ir runa par Kristu, ja? Pravietojums par Kristu, nešaubīgi. Ja? Un tas kungs, es tev aicinājis iekš taisnības, tevi satvērtos rokas, tev pasargāja, tev ieceļ par derību ļaudīm, par gaišumu pagāniem. Tas ir Jēzus Kristus aicinājums. Ja? Viņš ir derība, viņš slēdz derību, un viņš ir gaisma pagāniem, kas ir Mesijas, ir Jēzus apzīmējumi šie divi. Ja? Tā ir pilnīgi skaidrs. Atvērt akliem acis, saistītos no cietuma, to pašu, ko Jēzus saka vēlāk. Ja? Un no cietuma tos, kas sēž tumsībā. Tā ir Mesijas apzīmējums. Un par šo Mesiju ir teikt šajā te posmā, ja, viņš nebrēks, es savu garu esmu viņām tautām nes tiesu, viņš nebrēks, nec pacels savu balsi, viņa balsi nedzirdēs uz ielām, ielūzuši nodi viņš nesalauzīs, vailojoši dakti viņš neizdzēsīs, viņš nesīs tiesu ar patiesību. Ja. Patiesību. Viņš nesīs tiesu, tātad izšķiršanos pēc patiesības, nevis pēc kaut kā cita. Bet viņa īpašības ir šādas, kad viņš ielūzuši niedri, uz kuru vēl var cerēt. Viņš nepārlauzīs. Un kvēlojoši, ko? Dakti. Kvēlojoši dakti, tad svece ir kā nodzisusi, bet vēl dakts mazliet kvēloja. Tas ir viņš par skalu vairāk, bet ir lampu lēļas, ticam domās. Viņš neizdzēsīs. Ja ir vēl cerība kaut kāda, tad viņā ir pazemība, lēnprātība, iecietība, un arī šeit vienlaicīgi runāts par izturību, kāda viņam ir. Ja? Tātad viņš nenogurs un nesalūzīs, esot šāds, kamēr iecels tiesu virs zemes, kamēr virs zemes, ja tas viņa uzdevums tiks piepildīts, kamēr būs tiesa virs zemes, jūras salas cerēs viņa balslību. Mēs esam jūras salas, jūs ziniet to, ja? Tas ir pagānu tautas ir jūra, un salas ir tie, kas ir laukā no jūras, bet atrodas it kā okeānā. Ja, jūras salas ir pagānu bērni no pagānu tautām. Jā, līdzībā, kas lietots cauri vecā derībai. Un tā, tad gribētu šajā pašā sakarā izlasīt arī par Jēzu Kristu, ka viņš saka par sevīm no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Mateja 11. Jums zināmā vieta no 25. panta. Tad pašā laikā Jēzus atbildēja un sacīja: Es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi slēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā.
Visas lietas man ir iedotas no mana tēva, un neviens nepazīst to dēlu, kā vien tas tēvs, un neviens nepazīst to tēvu, kā vien tas dēls, un kam tas dēls to grib darīt zināmu. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jogu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir laipnīgs un mana nasta viegla. Paldies! Nu, lūk, tātad papildus tam, ko mēs lasījām iepriekš, mēs redzam šeit, un varbūt iepriekš, pirms tam šeit 27. pantā bija runa par Sodomas zemē būs vieglāk sodienā nekā tev ir runa par tiem, kas noraida tā kā Jēzu. Tām zemēm, tā Kapernaum. Nu, lūk, un šeit mēs redzam, ka Jēzus saka pateicību tēvam par to, ka viņš nav devis šīs lietas saprast gudrajiem un prātniekiem, bet arī zināms bērniem. Un kā mēs varētu saprast, tiešām tā kā bērniem, kas ir maza augumā, kas būtu raksturā tādi un pēc sirds kā bērniem. Ja? Tas tā kā būtu diezgan skaidrs. Ja bērni var lasīt, viņi nesaprot neko, jo viņi nebūtu tajā kategorijā, bet ar tādu sirdi. Tas nozīmē, ka kādu vienkāršu, uzticīgu sirdi, bez viltus, bez viltības un ļaunumu. Nu, bērni vienmēr tādi, protams, ir, ja? bet ar to attieksmi šeit var saprast. Un kā tad ir gudrie un prātnieki, kuri visi paši zina un paši saprot, kuri ir lepni. Un to šeit Jēzus tālāk saka. Visas lietas man ir man tēva iedotas, un mēs varam lasīt tālāk saskana šo Jesais 42, kur viņš saka, ka viņu balsi nedzirdēs uz ielām, viņš sevi neizcels. Viņš nepaukstinās sevi, kaut kad viņš varētu to darīt. Viņš būtu spējīgs to darīt. Bet viņš paliek maliņā. Viņš izdziedina kādu cilvēku, viņš saka, ej, nesaka nevienam, kas tev izdziedināja. Ja? Un visā gadījumā tā nav, bet lielākoties. Ja? Daudz tās lietas. Un šeit neviens viņu nezina, kā vienīgais tam, ko tēvs pasaka. Viņš neizceļās, viņš sevi nepaukstina. Viņš ir pazemīgs. Un tūlītās viņš saka to arī. Viņš aicina visus, kas ir beidīgi un grūtsirdīgi, kam ir grūti, kas nesaprot, kas notiek un ir slikti. Viņiem tā kā ir beidīgi un grūtsirdīgi, tas ir jūtas slikti, grūtsirdīgi. Es gribu jūs atvieglināt. Un kā tad notiek šī atvieglošana? Jūs no lepnuma, no egoisma, no vispārējā mainieties manā līdzībā. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un šīs īpašības, šī lēnprātība, pazemība, vienlaicīgi arī izturība, ko mēs runājam no tās Iesajas grāmatas iepriekš, ir tās, ar kurām mēs varam un spējam dzīvot Kristus sekotāju dzīvi, dzīvot līdzīgi kā viņam. Tas mums ir pilnīgi nepieciešams. Mēs nostājamies šo te cilvēku, kas ir nikni uz mums priekšā, tad mums ar viņiem nav jāboksējās. Bet mums ir jābūt lēnprātīgiem un pazemīgiem, uzticīgiem Dievam, lai Dievs var mūs lietot ar liecību, lēnprātīgu un pazemīgu, ko Dieva vārds parādās viņa gara spēkā, var teikt, ja viņa gara darbībā ar mums un pie mums. Tas nenotiek, ja mēs esam dusmīgi, attiebīgi, kaujinieciski un lepni un tādi. Ja? Tātad, tas ir cits pilnīgi raksturs. Un ja es saku, mans jūgs ir laipnīgs un man nasta viegli. Tātad laipnīgs, pastīsimies, ka mums saka, ka jau tulkojums par šo laipnīgumu. Igo moje blago, bremje ļehko blago, tad ir labs. Ja, tas, ko mēs kopā, tas uzdevums, ko mums tas kungs dod, un mēs kopā ar viņu nesam, ja, ir labs.
Ja mēs esam lēnprātīgi un no sirds pazemīgi, ja mēs esam dusmīgi, ka mēs nedabūjam to, kas mums pienākās, un vispār viss ir nāk virsū, un viss ir kaut kādi nelieši, un tie ir tādi, un tie ir šādi, un vēl šis ir tāds, mēs esam dusmīgi, tad tas mums ir traki. Tā dzīve mums paliek ļoti grūti, bet ja mēs spējam mīlēt savu ienaidnieku, kā tas kungs mums pavēl, ja, tad mūsu dzīve ir daudz vienkāršāk un brīnišķīgi kopā ar to kungu. Un tas ir arī šajā sadarbībā ar Dievu garu. Gribētu, ka mēs arī nolasām pie viena atceramies Kalnas prediķu 1. sadaļu, ja? No 2. varbūt nolasām līdz. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja un sacīja: svētīgi tie, kas garā nabaga, jo debesu valstība viņiem pieder. Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti. Svētīgi tie lēnprātīgie, jo tie to zemi iemantos. Svētīgi tie, kas ir saukuši un kam slāps pēc taisnības, jo tie taps piepildīti. Svētīgi tie sirdsžēlīgie, jo tie žēlastību dabūs. Svētīgi tie sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi tie, kas mieru tur, jo tie taps saukti Dieva bērni. Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo debesu valstība viņiem pieder. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu par jums runā melodami. Esiet priecīgi un līgsmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši tos praviešus, kas priekš jums bijuši. Okay. Nu, lūk, šīs varētu būt Jēzus rakstura īpašības, ja, ko viņš māca saviem mācekļiem. Jā, pilnīgi noteikti. Ja. Tāds noteikti bija Jēzus šeit uz zemes, kad viņš staigāja un rādīja saviem mācekļiem, arī mums priekšzīme, kā mums staigāt. Un šīs neizskatās pēc tādām lepnuma, pēc dusmīguma, pēc atviebības, pēc tādas paštaisnības lietām, jā, vismazāk pēc lepnuma, jā, bet gan pēc pazemības un sirds, kā tad mums Jēzus mācīja tikai. Mācieties no manis, jūs esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm. Tas izklausās ļoti pēc lēnprātības. Sirds pazemīgs. Pareizi? Jā. Un tas ir tas, kā viņš aicina mums staigāt un mums būt. Un tur ir ļoti liels konteksts ar šiem grūtībām un pārbaudījumiem, kuros mēs ejam iekšā, ja arī, kur mums nāk pār mums šī lēnprātība un pazemība. Tad, kad apkārt mums saskrien vilku un mežoņu bats, kā tas bija ap Jēzus krustu, un kad visi viņam un viņa augstie priesteri, kad viņa draudzes, tā sakot, vadītāji, var teikt tā, ja? Viņam teica, kāp zemē no krusta, ja tu esi Kristus, un tā, tad mēs tā ticēsim. Un viņš atbild ar pazemību. Tēvs piedod viņiem, viņi nezina, ko viņi dara. Ja? Šī ir tā attieksme, kas arī mums ir jābūt, jo tas ir attieksme, ar kuru mēs varam iziet cauri grūtībām un pārbaudījumiem. Diviem iemeslu dēļ mēs paši sevi neiznīcinām, ja? ar dusmām, ar grūtsirdību, ar bēdām un tam līdzīgi, ja? Bet mēs pazemojamies Dievu priekšā un cilvēku priekšā. Ja tas kungs ir vēlējis man būt tajā situācijā un atļaus, tad es viņam uzticos pilnībā. Ja? Un viņa gars man nepamet tad, kad es esmu arestēts vai cietumā vai pie krusta. Ja? Lūk, un mēs varam atrast ļoti nozīmīgas lietas, arī, kur ir šī pazemība bijusi izšķiroša pasaules vēsturē. Ja? Un viena no šīm personāžām, kur mēs esam runājuši, vairākas reizes, šodien ne tik daudz ir Jāzeps, ja, kur viņa brāļi nodeva. Kur brāļi pārdeva Jāzepu, jo viņš ir redzējis Dieva apsolījumu, par ko viņš priecājās un priecīgi pastāstīs brāļiem. Un viņi domāja, nē, šito mēs negribam, šito sapņotāju. Viņi gribēja nogalināt un tomēr pārdeva verdzībā.
viņš nonāca Potifara namā, un Potifara namā viņš pazemīgi, uzticīgi kalpoja kā vergs savam kungam, tik ļoti uzticami. Tas kungs iecēla viņu par savu namu. Viņš pazemīgi to darīja, lēmprātīgi, ja viņš būtu bijis nikns. Tas kungs man šeit nodevis, un šitais riebīgais Potifars, viņš katru dienu man liek kaut ko darīt, un tā viņa sieva vēl man mācās visu, un visās pārējās lietas. Nē, viņš to uzņēma pazemīgi, un viņš arī tai sievai, kas viņai mācās visu, atbild pazemīgi. Es nevaru to darīt, tāpēc, ka tas grēks pret Dievu un pret Potifaru pašiem. Tomēr viņš nonāk cietumā netaisnīgi, jo viņš gribējis pastāvēt šķīstībā, tīrībā un uzticamībā. Ja? Viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš ir nelietis un grib uzmākties viņa sievai. Ja? Viņš nonāk cietumā, kas ir bedre, dubļu bedre kaut kāda. Un tur viņš ir tagad nevis nikns un tas manīm noticis ir bēdīgs un grūtsitīgs, bet viņš kalpo citiem cilvēkiem apkārt. Tik ļoti, ka cietuma priekšnieks viņu noliek par kalpotāju. Un kad iemet tos faraoni, tos kalpus divus, to dzērienu priekšnieku un maizes cepēju priekšnieku, ja? Tad tas cietuma priekšnieks nosūta, jeb norīko Jāzepu viņiem kalpot. Pirmās 40 sargu virsnieks tiem iedeva Jāzepu, kas tiem kalpota. Un tiem bija kādu laiku cietumā. Viņš nav pilns ar kaut kādām bērām, dusmām, ja vienalga kaut kas var nebūt. Ja? Viņš pazemībā, ar prieku, pazemojas Dieva roka priekšā, ja? Un cilvēku roka priekšā. Un tas izvēršās par to, kad viņš šiem te diviem augstmaņiem, ja? Viņš viņiem pravieto. Un viņi saņēmuši sapnā Dievu, viņš vienam pravieto, kad viņi faraons paaugstinās, un otram pravieto, kad faraons viņu nogalinās. Kā jūs domājat, vai ir viegli pravietot kādam, ka tev pēc 3 dienām faraons nogalinās? Kāpēc tas būtu tā jāsaka? Mēs nevaram pravietot tikai labu, kā mums māca praviešu skolās šeit pēdējā laikā. Pravietojiet visu, kas ir labs. Melojiet droši, citiem vārdiem. Tas bija šādās skolās daudz. Un viņš pravieto patiesību. Gluži kā Jēzus, tiesu ar patiesību nes. Ar patiesību. Un kas no tā iznāk? Kad dzērienu priekšnieks atcerās to, kad viņš runāja patiesību viņam un patiesību arī otram. Un faraons viņu izsauc. Un viņš arī faraonam runā patiesību. Pazemībā. Viņš tas neliec, tas tavējais, tas sadzes priekšnieks, es neko tai sievai nedarīju. Un pasties, ko viņš manīm izdarīja. Varētu tā teikt. Viņš tagad nonāca faraonu priekšā, un viņš vienkārši pasaka to priekšnieku, kas viņu šitā izcūkāja. Ja? Un viņas jau, nē, tā tam līdzīgi viņš nedara. Un viņš kļūst par ko? Par visu Eģiptes priekšnieku. Un kad viņa brāļi pēc tam atnāk pie viņa, viņš ir tagad neatpazīstams, ja? Viņš tajā vietā, lai viņš paņemtu tos brāļus un kārtīgi viņiem sadot, ko viņi ir pelnījuši. Jā, ir. Viņš saka viņiem, nebīstieties, tas kungs man šeit ir atvedis, lai jūs glābtu. Tur ir kāda pazemība, lēnprātība, miers, mīlestība, pastāvība, izturība gadiem ilgi. Un faraons viņas ziniet, kā nosauc? No Māzes 45. Un faraons Jāzepu nosauc par Safnat Panehu. Tas nozīmē pasaules glābējs. Kristus vārdā. Šo pazemību. Nu, lūk, tāds piemērs. Mums ir vēl piemērs Daniels. Daniels vergs. Pārdots trimdā, aizvests projām no viņa dzimtenes. Noliks pie kaut kādu vismežonīgākā
pagānu ķēniņa. Viņš varēja vispār iet ieskrieties visi. Ja? Nogaliniet man, es nekalpošu jums, nedarīšu vispār neko. Un viņš kalpo tik uzticami, kad visi tie pagānu augstmaņi domā, kā viņi varētu pazināt. Un viņš izrādās par lielu svētību visai, ne tikai tai zemē, bet arī savai zemē, ja, tālāk. Attiecībā uz Kīru visiem tiem pravietojumiem. Ja. Tas notika. Daniels. Un mēs varam skatīties arī uz Daniela pravietojumiem, piemēram, kā viņš pravietoja Nebukadnācaram. Viņš pravietoja, Nebukadnācars tagad pirmais vids pravietojums par to lielo skulptūru, tiem zelta galvu un tām tādām kājām, kurā laikmetā mēs par visiem laikmetiem mēs varam zināt, kādā laikmetā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam Romas laikmetā joprojām, ja, līdz Jēzus atnākšanai. Romas laikmetā. Un tad Nebukadnācars redz sapni par lielu koku, kurš tiek nocirsts. Viņš tagad izstāsta Danielu, saka, kas tas tāds ir? Un Daniels tajā vietā viņš teikt, kungs dzīvo mūžīgi, tev labi veiksies. Viņš saka, nē, kungs atgriezies no grēkiem. Lai tev tas nenotiek, Nebukadnācaram pateikt atgriezies no grēkiem. Tas ir nopietni. Viņš pazemīgi uzklausa šo te mežoni, ja, kas izgatavo zelta statuju un tas viņu pielūgt un iemet viņu 3 draugus ugunī. Dievs viņus izglāb. Ja. Bet viņš viņiem pasaka to, tā arī ir pazemība, lēnprātība un patiesības mīlestība. Kas no tā iznāk, tas arī notiek. Nebukadnācars atjēdzās no tā, ko viņš dara. Nebukadnācars, visas pasaules valdnieks un Dievs nodevis. Visu pasauli ieskaitot Jeruzalēm un ebrejus. Izlasīšu mums maz gabalu no šī te Daniels 4. Izlasīsim mēs par to. Lasīsim no 25. Izlasīšu no 1. pantu. Pirmais ķēniņš Nebukadnācars visiem ļaudīm un tautām un mēlēm, kas dzīvo pa visu zemi. Mies, lai jums pa pilnam. Daniels 4. nodaļu rakstīs Nebukadnācars. Man ir paticis izsludināt zīmes un brīnums, ko visaugstākais Dievs pie manis darījis. Jo viņa zīmes ir lielas, viņa brīnumi ir vareni, viņa valstība ir mūžīga valstība, viņa valdīšana paliek uz radiem. Fenomenāli, vai ne? 25. Tagad tas arī viss notiek, un pēc citiem gadiem tagad Dievs viņam dod iespēju viņu sevi pagodināt. Dievu pagodināt, ja? Un tad mēs lasīt no 25 līdz 27. Pēc tam. Tu tapsi izstumts no cilvēkiem un dzīvos pie lopiem laukā, un tev dos ēst zāli kā vēršiem, un debes rasa tevi slacinās, un 7 laiki paies par tevi, tiekams tu atzīsi, ka tam visaugstākam vara ir pār cilvēku valstīm, tās dot, kam viņš grib. Bet, kā ir sacīts, lai to celnu ar tā koka saknēm atstāj zemē, tava valsts tev pastāvēs, kad būsi atzinis, ka tas debesu Dievs valda. Tādēļ, kungs ķēniņ, lai tev mans padoms patīk un atsvabinājies no saviem grēkiem caur taisnību un no saviem noziegumiem caur žēlastību pret nabagiem. Redzi, vai varbūt tava labklāšanās nepastāvēs vēl ilgāki. Tas viss uzgāja ķēniņam Nebukadnēcaram. Paldies. Es domāju, jābūt kārtīgam cilvēkam, ne? Viņš ar visu to, kas viņš ir, viņš saka, atgriezies no grēkiem Nebukadnēcaram. Viņš to saka ar pazemību un ar mīlestību. Kungs, lai tev tas nenotiek. Tas nav lepnumā. Tev tas notiks. Tu redzēsi. Nē. Lūk, un tas ar viņu notiek. Un tagad mēs varam lasīt, ko saka Nebukadnēcars, tik viņš nāk pie prāta. 34.
priekšu. Un pēc šā laika es, Nebukadnecars, pacēlu savas acis pret debesīm, jo mana saprašana man nāca atpakaļ, un es teicu to visaugstāko un slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, tāpēc, ka viņa valdība ir mūžīga valdība, un viņa valstība paliek līdz radu radiem. Un visi zemes iedzīvotāji ir it kā nekas, un viņš dara pēc sava prāta ar debesu spēku un ar zemes iedzīvotājiem, un neviena nav, kas viņa roku varētu aizturēt, vai uz viņu sacīt, ko tu dari. Tanī laikā mans prāts man nāca atpakaļ, ir mana valsts godība, mana augstība un mans spožums man nāca atpakaļ. Un mani runas kungi un varenie mani meklē, un es atkal tapu iecelt savā valstībā, un dabūju vēl lielāku godību. Nu, es Nebukadnecars slavēju un paaugstināju un pagodināju to debesu ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība un viņa ceļi taisnība. Viņš ir varens tos pazemot, kas lepnībā staigā. Cik nopietni. Tas ir Nebukadnecars. Mēs varam ņemt šodienas lielāko ķēniņu, kas ir šodien, mēs viņam nezinām šobrīd vārdu, bet viņš ir Antikrists. Ja? Un kurš jau valda un kodiģē jau daudz lietas. Un viņš arī ir Antikrists. Tieši tāds pats, viņš ir sākums visai tai dinastijai, kas iet līdz Kristus atnākšanai. Un lūk, viens Daniels, kurš pazemojās Dievu priekšā, ka viņš ir kā vergs aizvests pie tiem mežoņiem Antikristiem. Ja? Un šo cieņu izturās pret šiem cilvēkiem. Lēnprātībā un pazemībā, un runā patiesību un taisnību. Vienalga, ko tas viņam maksāt. Un nepielūdz elks, vienalga, ko tas viņam maksāt. Viņš nonāca vēlāk pie nākušā ķēniņa laubedrējiem. Lūk, un Nebukadnecars atzīst, ka Dievs ir kungs vienīgais, kas valda. Un viņš pazemo, tas kungs pazemo visu, kas lepnībā staigā, ieskaitot Nebukadnecaru. Hei, un kā mēs varam iedomāties staigāt lepnībā kaut kādā situācijā. Ar kādu uzticību mēs varam uzticēties Dievam, tad, kad mēs tiekam saukti kā liecinieki kaut kur priekšā, jeb arestēti, jeb apsaukāt par Belcebulu kalpiem, ja? Ka Dievs lietos mūs, un ka viņš zina, kā tikt galā ar tiem visiem kungiem. Mēs varam viņam uzticēties. Mēs esam pazemīgi un lēnprātīgi cilvēki, un Dieva priekšā slāva Jēzum. Mēs lasīsim jau labi zināmo vietu no Jākaba vēstules 4. nodaļas. No 4. pānta 12. Jūs laulības pārkāpēji un laulības pārkāpējas, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku. Ja vai jums šķiet, ka tas raksts vēl saka, tam garam, kas iekš mums mājo, gribas pret to skaudību. Bet viņš dod lielāku žēlastību tādēļ, tas raksts saka, Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad padodaties Dievam, stāviet vēlnam pretī, tad viņš bēgs no jums. Nāciet tuvu pie Dieva, tad viņš nāks tuvu pie jums. Šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirds šķīstas, jūs divprātīgie. Esiet bēdīgi un noskumuši un raudāt, jūsu smieklē pārvēršas par vaidiem un jūsu līksmību par skumību. Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet citu brāli, kas brāli aprunā un savu brāli tiesā, tas aprunā bauslību un tieslā bauslību. Bet ja tu bauslību tiesā, tad tu neesi bauslības darītājs, bet tiesātājs. Viens vienīgs ir tas bauslības devējs un tiesātājs. Tas var pestīt un nomaitāt, kas tu tāds esi, ka tu citu tiesā. Slavu Jēzum, tas ir tā komentārs par to 5. pantu. Jaunākajā versijā ir labāk klika tulkots raksts vēl te saka, vai tad raksts vēl te saka, Dieva gars, kas mājo mūsos, to vēlas ar skaudību. Tātad Dieva gars vēlas mūsos dzīvot.
un pasaules garam, pasaules lepnumam, pasaules idejām un atskaitēm un domām nav vietas mūsos, ja mēs gribam, svētais gars caur mums strādā un mūsos mājā. Ja tas nenotiek vienā vietā, jo mūsos dzīvo tik daudz, cik mūsos dzīvo pasaules gars, lepnums un tam līdzīgas lietas, tajā vietā nav Dieva gars. Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Nu, padoties Dievam, padodieties Dievam. Tad jūs varēsiet tikai stāvēt vēlnam pretī, un viņš beigs no jums. Nāciet tuvu pie Dieva, un viņš nāks tuvu pie jums. Mīliet savu tuvāko, nenosod, nenoniecini, neaprunā. Ja? Tas viss ir ar šo pazemību un lēmprātību, ja? Ar cieņu, mīlestību saistīts. Un šīs lietas ir ārkārtīgi aktuāls tieši pēdējos laikos, tieši pārbaudījumu laikos, ja? Eksāmenu laikos. Tas mūs var pazudināt, ja mēs esam nepacietīgi un dusmīgi, vēl kaut kāda tam līdzīga, jeb kas tas viss cits nebūtu. Ja? Šeit pazemība, sirds pazemība, lēmprātība, par ko runā Jēzus, un viņa ir īpaši svarīga. Gribētu mums atgādināt, mēs nolasītu vēlreiz Cefaniju 2. nodaļu. Un pēdējie laiki ir saistīti ar lieliem pārbaudījumiem. Ja? Un šie lielie pārbaudījumi ir saistīti ar lepnumu un pazemību ļoti lielā mērā. Un mēs ilzīsim dažas vietas, tas kungs mums dod žēlstību. Cefanija 2. nodaļa no 1. līdz 3. Pārbaudieties paši un izmeklējieties jūs bezkaunīgie ļaudis. Pirms spriedums nenotiek, kā pelavas skrien diena. Pirms tā kunga bardzības karstums jums neuziet, pirms tā kunga dusmības diena jums neuznāk. Meklējiet to kungu, visu pēdu ļaudis virs zemes, kas dariet viņa tiesu, meklējiet taisnību, meklējiet pazemību. Vai jūs, kas zin, netapsiet izglābti tā kunga bardzības dienā? Tā kunga bardzības diena ir tā, kas nāk pār tautām visām, un tur ir visi tam pakļauti. Ja? Tā kā mēs redzam to Ukrainā, Izrēlā, kas jūs zināt, tas būs līdz cerēs un citur. Tas nāk pār visiem. Ja, bet kā viņi iziet cauri tam? Un šīs tā lietas, ka lepnie krīt, tas ir vienkārši liecības no visiem pārbaudījumiem, visiem kariem. Ja? Un pazemīgie iziet cauri daudz biežāk, ne jau vienmēr, bet tas nav viennozīmīgs likums, tas nav viss pazemība. Ja? Šeit arī viņš saka, pirms kunga bardzības karstums nāk, ja? Pārbaudiet sevis, uzmanieties, meklējiet to kungu. Jūs bērni daudz dariet viņa tiesu, kas ir taisnīgs un pareizs viņa acīs. Meklējiet taisnību, kas ir pareizs, labs, Dieva griba. Meklējiet arī pazemību. Tad arī tā jau ir rakstura īpašība. Ja? Viens ir viņa vārds, tad ko mēs darām ar to viņa vārdu, un arī mūsu raksturs. Varbūt jūs tapsiet izglābti. Un tas ir arī mūsu dienai vārds. Tieši tāds pats, mēs esam Antikrista valdīšanas laikā iegājuši, faktiski, un to mēs to izredzēsim jau pavisam. Templis ir tikai īsa laika jautājums. Jēzaunē 3.11. Un mēs esam šajā Dieva dusmu laika priekšā, ja, kurā tiek līdz pēdējam ignorēts Kristus upuris, ja, tiek uzcelts templis Antikristam, it kā Kristus nebūtu miris par visiem cilvēkiem. Esam no 11 līdz 13. Tajā dienā tu netapsi kaunā visu savu darbu dēļ, ar ko tu pret mani noziegusies, jo tad es no tava vidus atņemšu tavus lepnos lielītājus, un tu vairs nebūsi lepna namā, manā svētā kalnā. Un tavā vidū es atlicināšu bēdu ļaudis un pazemīgos, tie paļausies uz tā kunga vārdu.
Izraēla atlikušie nedarīs netaisnību un nerunās melus, un viņu mutē neatradies viltus mēri, bet tie ganīsies un apgūsies, un neviens tos netraucēs. Paldies. Nu, tātad atkal šeit ir blakus visām pārējām un lietām iet runa par, redzēt, tātad, tad es no tava vidus atņemšu tos lepnos lelītājus. No kā vidus? No Dieva draudzes vidus. Atņems lepnos un vislielās. Un paliks pazemīgiem. Vēl viena īpašība. Vēl viena lieta. Vēl viena sarkanā līnija, ja mēs tāds gribam meklēt. Ja? Tas ir mūsu glābšanai. Arī fiziskai glābšanai, arī grūtībās, vai karš, vai vajāšanas, vai ciešanas, vai cietumi, vai apsūdzības, vai nievāšanas. Tavā vidū es atlicināšu bērni daudz pazemīgos, tie paļausies uz tā kunga vārdu, ne uz ko citu. Izraēla atlikušie nedarīs netaisnību, nerunās melus. Pēc tam, jeb arī pirms tam nerunās melus. Arī pirms tam nerunās melus, ja? Viņi mīlēs patiesību. Viņi mutē neatradīs viltīgu mēli. Tie ganīsies un apgūsies. Ganīsies. Viņi kā jēra sako ganām, ja? Slavu Jēzum. Mazliet īsi es nolasīšu no Caharijas 13, 8. punkta. Notiks visās zemēs, saka tas kungs, 2 daļas tur taps izdēldēts un izmirts, un 3. daļa atliks. Un 3. daļu es likšu ugunī un to šķīstīšu, kā sudrabu šķīstīju. Un es pārbaudīšu, kā zeltu pārbaudu. Un tie piesauks manu vārdu, un es tos paklausīšu un sacīšu, tie ir mani ļaudis, un tie sacīs, tas ir mans kungs. Tad iet runa par šķīstīšanas laiku, ja, kurā daļa paliek, ja, un ir uzticama. Un mēs varam redzēt šeit arī šis pats šķīstīšanas laiks, ja. Malahija 4 no 1. panta. Jo redzi, tā diena nāk degoši kā ceplis, kad visi lepnie un visi bezdievības darītāji būs rugāji, un tā nākamā diena tos sadedzinās. Saka tas kungs Cebot, kas tiem nepametīs nec sakni, nec zaru, bet jums, kas manu vārdu bīstēties, taisnības saule uzlieks, dziedināšana būs apakš viņas spārniem. Jūs iziesiet un liksiet kā baroti teļi. Jūs samīsiet bezdevīgos, ja tie būs pelni apakš jūsu pēdām, saka te dienā. Mums Cebot. Tad visi lepnie un visi bezdevības darītāji būs kā rugāji. Tātad lepnums un savu prātu darīšana. Ja? Tad bezdevības darītāji tas, kas dara savu prātu un nepateicās Dievam. Ja? Tātad lepnums tiek sadedzināts no tautas vidus. No tautu vidu tā kā paliek tikai trešdaļa vispār pāri. Ja? Nu, lūk, un tad mēs varam atcerēties vēl, mēs esam īsi Atklāsmes grāmatā 13. nodaļa, 14. nodaļa, 15. nodaļas atlasīšu no 7. Un tam tapa dots, tam antikristam, ja, karot ar svētiem tos uzvarēt. Un tam vara tapa dot pār visām ciltīm valodām, un to pielūgs viss, kas dzīvo virs zemes, kam vārdi nav rakstīti jēra dzīvības grāmatā, kas ir nokauts no pasaules radīšanas. Ja kam ir auss, tas lai dzird. Ja kas ved cietumā, tas ies cietumā. Ja kas ir zobenu nokaut, tas ir zobenu taps nokautam. Šeit ir svēto pacietību un ticību. Tātad ne ar varu, bet ar manu garu. Jā, tātad bez atriebības, bez dosmām augstprātības, pacietību, izturību, lēnprātību. Ja? Slavu Jēzum. Tā kā gribēju teikt, ka šo visu, ka tajās laikos, kuras mēs esam, tas ir jebkur citu laikus ir bijuši, ja? Ir lēnprātība, pazemība, sirds pazemība, kā Jēzus saka, ir izšķiroša un absolūti nepieciešama lieta, tad, kad mēs ejam cauri pārbaudījumiem, jo tā ir viena no lietām, kurā mēs tiekam pārbaudīti, mēs tiekam veidot pazemīgi Kristus līdzībā, lai ar viņu
kopā pēc tam spētu valdīt tā, kā Kristus gāja cauri pazemībai šajā laikā un nāks valdīt. Tā viņš arī aicina mūs. Slava Jēzum.